Šie gredzeni ir tā kā uzlieti. Mēs runājām ar Agnesi un Andri pirmajā tikšanās reizē, un ko es redzu, ko es saprotu, ka tai ir jābūt mēbjus lentei. Jā, jau pirmajā reizē Agnesi un Andris pateica par to, ka mēs esam sudraba cilvēki. Mēs gribēsim no sudraba. Sajūta līmenī bija tā, ka jābūt ir vienkāršībai, nostrādātībai, kaut gan es atstāju kaut kādus akcentus, kas arī ir rotkaļu akcenti. Sudrabam tas piestāv un kopsumā rezultāts ir ļoti, ļoti labs. Tie gredzeni saplūst ar to stāstu, kādi ir paši nesātāji, un nesātāji ļoti, ļoti labi izskatās. Ir ļoti liels prieks, ka pie atdošanas viņi mīja gredzenus. Es pilnīgi jūtos tā kā mācītājs vai priesteris, nezinu, vai tā kā liecinieks. Laikam vislielākais gandarījums par šiem gredzeniem ir mums kārtējo reizi izdevās izstāstīt ļoti vienkāršos gredzenos ļoti īpašu stāstu mūsu klientiem. Tā ir ikdienas rota, kas viņam par to atgādinās. Es ļoti labprāt izstāstītu arī jūsu stāstu, tā kā pieskaties uz tikšanos un tiekamies, runājam. Viss, es strādāju.